1901. gada 27. oktobrī dzimis Aleksandrs Čadarainis. Savu 48 gadu laikā iesaukts par Čaku. 1950. gada 8. februārī nomiris no sirds infarkta. No 1911. gada līdz 1914. gadam Čaks mācījies Rīgas Aleksandra ģimnāzijā. Ģimnāzijā Čadarainis ieguva labu vispārīgo izglītību un aizrāvās ar filozofisku darbu lasīšanu. Čaks ir savas dzīves laikā izdzīvojis Pirmo un Otro pasaules karu. Pirmā pasaules kara laikā, 1917. gadā, Čakam tapa pirmais patriotiskais dzejolis Jel celies, Latvija, tu svētā. Otrā pasaules kara laikā viņam bija aizliegts publicēt savus dzejoļus vai rakstus. Tomēr šajā laika posmā viņš sacerēja lugu un poēmu, nekur tālāk to neizplatot. 1925. gadā Latvijas universitātes kursos ieguva skolotāja tiesības, ar kurām līdz 1927. gadam strādāja bērnu patversmē par skolotāju un skolas pārzini, paralēli rakstīdams dzeju. Ak, tagad neprasa dzīve no tevis, vai tu ar domām un dvēseli bagāts. Nespēj pa ikdienas ceļiem reiz staigāt, tiksi no visiem par klaidoni zākāts. Saldējums. O, saldējums! Cik reizes tramā es braucu bez biļetes, lai tikai nopirktu tevi. Saldējums, tavas vafeles izplauks par naudu uz visiem pilsētas stūriem. Tavas vafeles brīnišķīgi dzeltenās, kā rozes bulvāru veikalos. Tavas vafeles sārtās kā asinis, kā dāmu lūpas un auto naktsnumurs.